Dalībnieki Reinis Safonovs un Vaits Novickis vajadzētu būt, ka viņi aizvadīs savā starpā dueli par uzvaru un tātad uzmanību. Fināls starts. Nes 1600 klasē. Vaits Novickis un Reinis Safonovs šobrīd dodas uz pirmo līgumu. Safonovam ir ārmalā, iekšmalā izbraucās arī Sorensens šobrīd cīņā par otro un trešo vietu. Un Reinis Safonovs tiek atstāts šobrīd trešajā pozīcijā. Vaits Novickis pirmais izslīd bišķīt pa tālu zāru. Vislabākā trajektorija liekas izdevās tieši Reinim, bet izvēs ātrums un Sorensens jau ir līderis. Dāņu braucējs Sorensens ir līderis. Vaits Novickis sagriež gandrīz Sorensenu un Novickis zaudē. Savu principiālu bet ir arī Dānis priekšā, tad Dānis skatās, ka Dānis ir priekšā. Un tātad vakar Sorensens līdera pozīciju, piektajā vietā Aron Kasks, šobrīd Jāvančovs, piektajā vietā, sastajā vietā Aron Kasks un septītais Lavīts Dežanīgs. Jā, nu lūk, Krievijas pārstāve Tatjana Jeļsejeva, kura iekļuva finālā tikai caur B-finālu vai pēdējo cenību braucienu. Lieliski ir iesākusi fināla braucienu. Viņi ir 4. vietā, 416. numurs un nekur tālu nav arī pirmais trīnieks. Tā kā vēl cīņa turpināsies 5 ātrus. Jā, Tatjana ir ātrā savu ladiņu. Nu, es domāju, ka skatītājs simpātīgs arī Tatjanas pusē. Vienas viņa Novickis Lietuvas 400. Novickis jau ir veicis džokera aplī, bet džokera aplī vēl nav bijis Reinis Safonovs un arī līderi. Tatjana Jeļsejeva brauc džokera aplī. Līdz ar to attālums ar Vaidu Novicki palielināsies, bet zināmā mērā tagad Tatjanai sirds ir mierīga, jo viņa džokera aplī ir veiksmīgi izbraukusi. Ar džokera apli Vaits Novickis jau ir ļoti tuvu klāt. Es domāju, ka būs grūti noturēt Lietuvietu aiz muguras. Bišķi ātrāk vajadzēja braukt arī džokeri. Lietuvietis krasas malā, tātad Sorensens pirmais. Pirmajā vietā. Reinis Safonovs otrais. Safonovs otrais, Novickis trešais, tad ir Jeļsejeva 4. Kasks 5. Lavīts Dežanīgs 6. vietā, un izstāvies 7. vietā ir Vanžulis. Jā, nu netiek projām droši attālumā no Vlada Novickis, Reinis Safonovs. Viņa atstarpe ir par īsu. Reinis Safonovs viennozīmīgi jādodas palīd džokera aplī. Izšķirsies Reinis par džokera aplī. Es domāju, ka viņš brauks reizēm līderi. Līderis šobrīd ir ciklus. Džokerī arī Reinis Safonovs nododās džokera aplī ir ļoti izšķirās brīdis ar šīs. Pirmajā vietā paliek otrajā pozīcijā. Nu, vēl var paspēt visu, ko sadarīt šie dalībnieki. Un tātad šobrīd Pārveicens vadībā, Novickis otrais, Safonovs trešais. Un tagad, acīm redzot, viss
Atliek uz tiešo cīņu šobrīd. Tiešā cīņa starp Novicku un Safonovu var izšķirt otro pozīciju. Reinis ir patīkami tuvu Novickam. Tas gan ir labi, tā ir labā ziņa. Ja Novicks visu laiku bija ķērājis, tad tagad Novickam ir jāpāk. Emocionāli iebrauc bišķītāk un Reinis Safonovs. Kā tik nenorāk pusēs. Reinis šobrīd savai mašīnai. Cīnās, bet palika mākās, jā. Atcīmēs viss, bet mums sāc Morgans atcīmēs. Lāni uzvar Novickam otro vietu, un šobrīd Reinim vienkārši jāmēģina vismaz aizripot līdz finišām. Tātjani ir sevi atņem trešo vietu Latvijas braucējiem, bet vismaz līdz ceturtajai jāatliko. Mākās ir ļoti tālu. Un šobrīd, ar aplausiem es domāju, ka finišēs Reinis Safonovs. Tehnika pievīla, bet finišā ir.